Šodien atklātā ar Annu ir ciemos ķīniešu dārgumu muzeja, un man priekšā ir viens no dārgumiem, kuru sauc Jekaterina. Un es īstenībā internetā mēģināju sameklēt informāciju, un tas informācijas tiešām ir ļoti daudz, bet es tā arī nesapratu, kā tev vislabāk stādīt priekšā. 3 augstākas izglītības, ķīniešu kultūras eksperte, tu palīdz biznesa partneriem, tu ved līvu spēles jogu, ko tik vēl nedara. Ja tev vajadzētu stādīt sevi priekšā, kā tu pateiktu, kas tu esi? Austrumu māksliniece. Tomēr. Jo dzīve ir māksla, un tomēr ļoti īsumā tad māksla, jo tā māksla aptver gan arī visu, ko tu teici jau, gan arī, ko es pasniedzu to mākslu, gan vadu ekskursijas, gan var teikt, ka visur tā māksla starp arī vārdu, starp tēlu, starp to hieroglifu, filozofiju. Visur ir māksla, un manā dzīve tā ir austrumu māksla. Kāpēc vispār Ķīna? Kā tu esi nonākusi līdz šādai dzīvei? Soli pa solim. Var tā teikt, ka mēs padomāsim par lielu kalnu, un mēs tā kā ejam soli pa solim uz augšu. Mēs vēl nevaram uztvert, kas tur būs pēc tā soļa. Tas ceļojums diezgan interesants un ilgs, un nevar zināt, kas būs aiz tā pakalnu, un nevar iedomāties. Un tas mans ceļš arī ir tāda buķete no mīlestības pret vārda, pret tēla, pret filozofijas. Gribās arī būt kā mani tādi autoritātes. Tie ir Rēriha, jo tas Rēriha gleznas ir no bērnības zināmas no mūsu muzeja. Un es nevaru iedomāties, ka es arī kā Rērihs ceļošu un pētīšu Ķīnu un Āziju, un arī gleznošu, un arī rakstīšu par to. Tā tas ceļš arī tapa, solis pa solim. Jā. Vai tu atceries savu to pirmo soli, kas bija tas klikšķis ar to Ķīnu, kad es nezinu, tā enerģija? Jā, tā bija izstāde, protams, jo izstāde ir tas logs. Un tā bija izstāde tieši ķīniešu un Āzijas vispār mākslinieku tāda savienības. Kādreiz, nezinu, 20 gadus atpakaļ vai agrāk. Un tur es redzēju to vieglo lidojošo otu, to triepienu, to līniju, ka mums tādas vispār nav tradīcijas. Tā dejot ar to otu, kā viņa tur lido, un ir redzam, tā nav akvarelis, tas nav audeklis, un tas krāsas ir citas, un es sajūtu tajā mirklī, kā to elpu var gan ieelpot no tās gleznas, ka es redzu un dzirdu un sajūtu to mākslinieku, un es varu tā pieskārties caur to gleznu, caur to rīsu papīru pie tā mākslinieka. Un tas mākslinieks varētu būt dzīvojis ļoti, ļoti sen, bet tomēr es varu to izdarīt. Un tā sajūta man tomēr ļoti, ļoti tā aizrauja. Šodien tu arī ar šādu tehniku glezno? Jā. Kur tu mācījies? Protams, mans ceļš vienmēr ir tāds zilas lagunas. Mums Latvijā nebija nekāda tāda skolotāja un nekādas tādas skolas. Es biju pirmā vispār Latvijā tajā ceļā, un tad es meklēju gan Ķīnā, gan visur, kur. Tolaik vēl tiešsaitē, online, toreiz vēl bija kaut kādi Skype, vai kas tur bija. Slikti redzams, kas tur bija, bet, protams, bija grāmatas. Grāmatas, jā, tas ir tas. Vai grāmatu var aprakstīt kā gleznot? Nevar, bet var tā kā saistīt ar savu to sajūtu un mēģinot noķert to vai jā vai nē.
jo, protams, tas rezultāts ir tikai kaut kāda daļa, bet tas rezultāts dod to tādu aķīti, uz kuru var tā kā orientēties vai jā vai nē. Un, protams, jau runājot par to tālāko ceļu, meklēju visur skolotājus, un man ļoti, ļoti paveicās visur. Es atradu gan arī kaligrāfiju, gan arī ķīniešu gleznošanu, gan arī filozofiju, gan arī budismā. Visur es atradu vislabākus, es domāju, ka skolotājus. Paldies, pateicos viņiem. Un tad, es sāku ceļot uz Ķīnu jau šogad. Pagājušajā gadā bija 10 gadi, kad es ceļoju uz Ķīnu. Katru reizi vajag tur pētīt bezgalīgi, jo tā ir tā aka, kā Alise brīnuma zemē. Vispār var lidot bezgalīgi, un tu var ienākt tajā akā, aizķeriet, varbūt aiz kaut ko vienu. Piemēram, kaut kam tas ir virtuves vai tas, nezinu, aromāts, vai reliģija, vai vārds, vai, valodas. Gan arī ušu mākslas. Vispār. Bet, tu sāk to ņemt pa lēnītēm, viss tas pārējais arī nāk kopā. Jo tā ir tāda liela, buķete. Tas pušķis, kūpls, kā vienu bez otra nevar saprast. Kad es pasniedzu hieroglifu, es stāstu par ušu un kā tur taidzīčaņi. Mēs ar rokām, kā mēs jūtam savu ķermeņi, kā mēs elpojam, kā mēs kustāmies, tas viss notiek. Gan arī, virtuvē, tur ir 5 garšas, un tas piecinieks, tas 5 filozofijas, tas ir 5 kustības, arī gan virtuvē, gan filozofijā, gan arī horoskopā, gan arī visur. Jo pieskaries pie tikai tasītes varbūt, un pēc tam visa Ķīna atverās soli pa solim. Astroloģija un visas tas zīmes, bet zini, ko es gribēju jautāt? Kāda vispār reliģija ir Ķīna? Tradicionāli ir 3 reliģijas, tad taoisms, tas ir vispirmākais, tas ir par yin-yang, to bezgalīgu kustību. Jā. Tao. Un budisms, tas nāk no Indijas tur 3., 4., 5. gadsimtā, gan arī konfuciānisms, tā ir mācība, gan arī reliģija par to, kā uzvesties vispār pasaulē, sociumā, hierarhijā, visur. Es to vairāk biju uztverusi kā filozofiju, bet viņam tā ir tā kā reliģija, ja? Un tas ir labs jautājums. Tad viņam tā kā reliģiju tīru nav, un tas vārds vispār nav ķīniešu nekā tulkojams, viņam nav tāda. Tā ir filozofija. Un tas, kas iet no tautas tādiem, var teikt, dievībām, tas ir tā kā jebkurā tautā ir tās dievības, gan arī virtuves, gan arī aizsargi visādi tur uz vārtiem. Tas principā viss iet no taoisma, bet no filozofijas skata. Kas palīdz? Kas ar mums uzrunā? Piemēram, pūķis. Dievība ir pūķis. Jā. Pūķis ir auglība. Tās vispār rādās pirmkārt no gan arī viļņos, gan arī mākoņos. Viņa redz to tēlu. Tā pakāpeniski pārvēršās uz tādu tēlu, starp citu 12 dzīvnieku tajā. Aplī. Jā. Tikai pūķis ir mitoloģiskais, vispārēji ir normālie dzīvnieki. Īstie, jā. Tad pūķis ir tur debesīs, bet imperators ir pūķa dēls. Tā kā viņš saņem izziņas tā kā no pūķa imperators un dod pasaulē cilvēkiem ziņu. Un tāpēc arī sakot tajos laukos, kur ir laime, arī laukos, tad iet imperators tas pirmais pēc pūķa tāds pavēlēšanas, iet uz rīsu laukumiem, lai sākt to darbību. Tad
tā sākas tas jaunais gads. Mhm. Tā dievība ir ļoti svarīga, un mūsuprāt, puķis nav tik labs, tā kā Man ir visādas pozitīvi, jā. Bet Viņš ir labs vai slikts? Ļoti labs. Jā. Tā ir galvenā dievība. Jā. Un gan puķis, gan arī Fēniks. Fēniks ir tā sieviete. Sieviete. Ziloņa tēla nav, un vispār ziloņi. Nedaudz ir Junanas provincē, bet, protams, tas ir vairāk. Jā, tas nav, Indiju, jā. nav pie viņam. Tad Ķīna ir tāda interesanta valsts, kur tas visas, tā teikt, reliģijas, tas filozofijas, visas paliek. Vispār, kas nāk uz Ķīnu, tas tur paliek, kaut kā adaptējot un pārvēršoties uz kaut ko jaunu. Tad visi trīs ir, un ķīnieši par sevi nekad nerunā, ka viņi ir reliģiski. Tomēr viņi Filozofiski, jā. Tā uztver pasauli, var teikt. Un jaunieši arī? Jā. Jaunieši arī. Bet Feng Shui, kas tas tāds ir? Tā taču nav reliģija. Feng Shui ir tikai, kā mēs varam harmonizēt kaut kādu telpu. Vai ārā, vai iekšā. Un tas balstās visu uz tā paša apļa un kvadrāta un uz tā iņana un tā bezgalīgas kustības. Tā ir arī kustība, kustība. Zini, tik interesanti, es biju nopirkusi grāmatu, lai saprastu vispār, kas tas tāds ir, jo man visas draudzenes tur trakoja, izkārtojot dzīvokli pēc Feng Shui. Es domāju, kas tas tāds? Un saku lasīt, un es reāli iespaidojos, jo man likas sākumā, ka tas tiešām vienkārši, kur tu izvieto priekšmetus atbilstoši ziemeļi, dienvidi un tā tālāk. Ja? Bet grāmata sākas ar ļoti interesantu stāstu par tām enerģijām, kuras mēs pat nevaram saprast. Un vispār man patīk tā ideja, ka ja tev nav zināms vārds, priekš tevis neeksistē šāda lieta. Ja? Un tad viņam arī tā enerģija kura mūsu valoda nav, un līdz ar to mēs viņu nesaprotam, ja? Bet viņi no bērnībā izauguši ar to, un ka viņi reāli to enerģiju jūt, un ka viņi visu to izvieto. Un tad, kad es biju Ķīnā, mums tur stāstīja viens uzņēmējs, ka viņi tur būvēja savu ēku speciāli tā, lai konkurentiem sist ar slikto enerģiju, bet no citiem ņemt to pozitīvu, tad viņam pat visa tā arhitektūra bija pielāgota tam Feng Shui. Visam tam izvietojumam. Un tas ir tas, ko es ļoti gribētu kādreiz saprast, izjust, kā tas kustās. Un īstenībā visu to priekšmetu izkārtojama ir par to enerģijas plūšanu, kā viņa plūs, ka viņa nevar stāvēt, viņa nevar lidot ārā. Un, piemēram, par mūsu krasta ielu, es saku, tur neizdzīvo neviens veikals. Vienkārši tāpēc, ka tur tā cipšu nenormālā ātrumā aizlido un neaizturas, ja? Bet ir nepieciešams, lai harmoniski gan, lai viņa tur aizturās no vienas puses, bet nestāv, jo tad atkal ir slikti. Un man tiešām tā iespaidoja tā filozofija, ka es saku, atsevišķus elementus pielietot intuitīvi. Tev nav nepieciešams zināt, tu reāli vari jūst, ka šeit stāvēs tā enerģija, ja tu izvietos priekšmetus šādi. Tur arī katrs cilvēks nejūt to, bet ir zināšanas, jā, un tīri pēc zinātnes. Jā. Viņi tur to stāda augļus, un tas viss notiek, jā, protams, tas ir tas pamats. Jā. Un tajā pamatā ir iņjani. Jā. Viņam pat tas olimpisko spēļu Pekīnā, ja nemaldos, centrs, visus tos stadionus viņi būvēja pēc Feng Shui, kur tur jābūt, lai ir ūdens, un tad tur tas baseins, jā, tad viņam tur, kur tas ūguns, un tā, vienkārši visa dzīve reāli griežas ar to Feng Shui. Tas viss ir saistīts viens ar otru. Gan ar to puķi, gan ar to, ar ko mēs sākam mūsu runu, kalni un ūdeni. Jā. Kur būs ūdens, kur ir tie kalni, tas pamatīgi tādas, skapis, piemēram, vai tur milzīga ēka, un kur tie ūdeni, kas ir maigs, jo tas ir iņ un jāņa filozofija. Kā harmonija, kas ir tukšs, kas ir pilns, kas ir agresīvs, kas ir padodas, tas bezgalīgi, un tas jebkur var
ne tā kā sajūst, bet redzēt, piemēram, es daudz runāju ar studentiem par gleznām, kur ir tukšas vietas, ir aizpildītas vietas, gan arī hieroglifos, gan arī vispār, gleznojumos, ja? Ķīniešu gleznojums ir pusi tukšs. Tur nebūs aizpildīta fona, tā kā mums tā kā tur kaut kā nav. Tāpēc, ka ja nav tukšumā, nekas nekustās, bet kustība ir dzīvība, un tā ir pamatfilozofija. Es tagad sapratu, kāpēc viņa gleznas izskatās tā, kā izskatās. Jo tā bieži vien šķiet kaut kādi bērnišķīgi zīmējumi, bet izrādās, ka tam ir vesela filozofija, kāpēc? Uzgleznota dzīvība. Dzīvība. Jo dzīvība ir tas pamats. Jā. Tā ir tāda pasaulē. Ja nemaldos, viņi pat tulko sevi kā pasaules centrs. Kā tā. Cik es saprotu, tu arī organizē braucienus un tā kā pavadonis palīdz saprast to kultūru, izjust to kultūru. Ja cilvēks izdomātu braukt pirmo reizi, ar ko tu ieteiktu sākt? Praktiski sagatavoties, tehniski sagatavoties, tas ir vispirmākais, jā. Un, protams, atnākt uz vienu no manām lekcijām, lai vispār saprast, kas tur būs un kā. Jo nav vispār nekāda priekšstata un nav tās sagatavības gan tehniski, gan arī tīri kultūra, ētiski vispār. Tad būs grūti un varbūt būs vispār kā uz mēnesi. Tad tīri tehniski, gan arī visādas aplikācijas, lai strādā, jo ir citas naudas, viss ir cits, un tas ir normāli, tikai jāsagatavojas. Bet runājot par kultūru, arī būs dažādi, jo viņi uztver pasauli citādi. Runājot par to džung ir tas vidus valsts, ja. Ir tā, ka viņi uztvēr tomēr to pasauli no senātnes, un tā ir ļoti, ļoti sena. Mēs nevaram aizdomāties, cik sen. Viņi uztvēr to pasauli apkārt tā as, jā. Un arī viņi uztvēr, piemēram, rietumos, viņiem ir tā kā debesis un paradīze. Tā kā mēs esam paradīze. Mēs esam paradīze. Bet, protams, saule nāk no austrumiem. Un tas viss tā sistēma, gan arī viņi otrādi domā par dienvidī, viņiem ir pretī. Un ziemeļi ir aiz. Kā viņi uztvēra laiku, par to var arī ilgi runāt, jo tas nāk arī no valodas. Un vienu pēc otra labāk sagatavoties gan arī tīri tehniski, gan arī kulturāli. Jā. Un kura vieta būtu tā pirmā, uz kuru tu ieteiktu braukt? Visi var domāt, varbūt Pekīnā vai Šanhājā, bet nē. Nē? Sākt ar kaut ko citu? Sākt ar Guļiņjanšo vai Avatāra kalniem. No tiem skaistiem Huaņšaņa kalniem, no skaistiem kalniem, jo kalns ir tas pamats. Pēc to kalnu un ūdeņu šanšuēju saprašanas, pēc tam viss ir sapratams par to ķīniešu cilvēku, par to interjeru, kā viņš vispār priekšmetus liek, kāda kārtība. Par to pasauli, kā viņš uztver, jo kalns ir ūdens, ir tas pamats filozofija. Un, protams, nereāli skaisti. Jā, tas būs tik iespējams. Sapņu sarakstā. Nākošais, ko es gribēju pajautāt, es zinu, ka tu nodarbojies ar tām tulkošanām, vai tev ir kaut kādas situācijas, ka tu no latviešu valodas vienkārši nevari pārtulkot, jo ķiniešu valoda nav? Ļoti daudz, jo es tagad vispār, tā var teikt, tulkoju to vārnīcu ķiniešu simboliem. Un es teikšu tā, kā varbūt visvairāk es nevaru kā tulkot, jo viss ir, mēs jau runājam par to qi, ja? Jā. Par tām enerģijām, gan arī mākslā ir arī šī enerģijas, tad tieši ir tādas līnijas, kāda mēs, iedomājies, kā tu skaties uz kaut kādu, kleitu, kā tavs acs kaut kā ceļo pa kaut kādu kleitu vai.
Un tā, novērtēju. Tas virziens ir dažāds, ja? Un Jā. tas tā, vot kā to aprakstīt, kā to vispār pārtulkot tādu terminu, bet viņam tāds ir. Gan arī viņam ir simboli par laimi, labklājības novēlēšanu, kā mēs teiktu, lai būtu tur skaists un viss labs, jā. Veselību. Un tas arī nav tulkos, jo tur ir speciāls termins. Tiem visiem. Veselu teikumu viņa aizvieto ar vienu vārdu, ja? Un tā, principā, jebkuri, tad nenormāli daudz būs, un tas ir tāds sarežģīts moments, jo nevar daudz ko pārtulkot, bet, kaut kur mēs netulkojam. Atstājam kā cī, tāpat. Jā, nepārtulkojams. Es atceros, man arī viņš stāstīja, ka tur ir kaut kāds viens vārds, ka, ja man tev vajadzētu izskaidrot, tad man tev vajadzētu pateikt, es redzu putni, kas lido, un es zinu, ka lido Dievs, nevis konkrēts putns. Bet viņam tas ir viens vārds, kas apzīmē šo parādību, es teiktu tā. Tā valoda ir ļoti koncentrēta, jā, tas ir. 3 randomi fakti par Ķīnu. Vienkārši. Protams, konkurence, ļoti daudz cilvēku, un lai iestāties kaut kāda universitāte, tad būs konkurss 100 cilvēku uz vienu vietu. Viņam ir bezmaksas izglītība? Daudz, ka jā. Vairākas, jā. Ir arī maksas? Ir privāti? Daudz ir, jā. Otrais, tās 5 garšas. Jā. Jo mūsuprāt ir, kā zupiņa, pēc tam otrais, kaut kā pēc tam desertiņš, nezinu, un vēl kaut kādu, nezinu. Dzeriens, jā. Jā, dzeriens. Bet viņam tā nebūs. Jā. Būs visas garšas kopā, gan arī zupiņā būs salds, gan arī konfektēs būs saļš. Visur būs viss un vienā, jo vispār ideja virtuvei ir harmonizēt veselību. Veselība ir 5 harmonijas, 5 garšas. Un kad tu ēd, tu harmonizē visu veselību. Tad, ko tu ēd, tu esi tāda veselībās stāvoklī. Un trešais? Kā Cipau runājot par tām kleitām, arī mūsdienu ļoti, ļoti populāras kleitas, bet viņi mainā jauniešiem tas modeļus, piemēram, klasiskā, Cipau, bet tas ir 20. gadsimta sākums, ir tāda kleita, bet šeit ir tie griezumi, bet tagad var piepildināt gan arī ar sporta kaut kādiem elementiem, gan arī Adidas tur kaut ko izdomāja, varbūt jūs zināt par to, kā nemirst tā tradīcija, jo Cipau ir šitas detaļiņas un var mainīt to virzienu, to līniju, kaut ko vēl piepildīt klāt un būs ļoti mūsdienīgs uzskats. Jā, tad, kad es biju Ķīnā, es pamanīju, ka viņi ļoti daudz reāli ikdiena valkā, kur tu vari saskatīt nacionālo to stilu. Jā, var likt visu zem, gan ar sportā, gan ar kostīmu, gan ar svārkiem, ar visu ko. Visu, un tas ir interesants, kā viņi vienmēr, runājot par faktu, izmanto tradīciju, un pēc tam kaut ko piepilda, un tā tradīcija bezgalīgi. Pieņemsim, vai tu varētu iet kaut kādu ķīniešu dziesmu, kas tev ļoti patīk, kuru varētu klausīties? Protams, daudz patīk, un tā kā vienu nevar izvēlēties, bet viena no tām varbūt būtu tāda, daudz romantiskas, bet ir tāda, kur dziedāja Jackie Chan. Jā. Tad var ierakstīt Jackie Chan un mēģināt sameklēt dziesmu. Tas ir Beijing Huainini, tas ir Pekina Welcome You, tā kā aicinu tevi par Pekinu. Un tā ir tāda, kur visi dejo un var tā kā saprast, bet runājot par to romantisko, kas, protams, patīk un tu ir pie sirds, var arī meklēt Terezu Teng. Tā ir tāda kā Laima Vaikule, var teikt, ķīniešiem. Būs ļoti skaista
par mīlestību, gan arī mūsdienu ir ļoti interesanti projekti. Ziniet, kā ķīniešu mūzika tradicionāli ir pentatonika, piecu nošu sistēma cita. Un kā skan Pekinas opera, tur arī vajag gatavoties, lai nedzirdētu tur tikai ņau. Un, jā, bet tie mūsdienīgie projekti man ļoti patīk, jo tie savieno, jo viņi ir ļoti atvērti uz jau mūsu sistēmām un mūzikām. Un, manuprāt, viss interesantākais ir uz robežas, gan arī mūzikā, gan arī mākslā. Kā mēs varam savienot to ķīniešu skaņu ar nedaudz eiropiešu skaņu. Gan tiem ļoti patīk. Bet interesanti, pieņemsim modernus, ko raksta jaunieši. Viņi vienalga pieturas pie savām tradīcijām, un mēs varam tur sadzirdēt to ķīniešu mūziku, vai tomēr viņi ir ļoti moderna un eiropeiska? Tas ir jautājums. Ķīnieši vienmēr ir ļoti tradicionāli. Jā. Protams, jaunieši var kaut kādu laiku tur attiet no tradīcijas, bet viņi tik un tā, 30 gadu vecumā nāk atpakaļ uz to tradīciju, jo tas ir tāds pamats, ko mēs nevaram nekā mainīt. Un tas ir pats interesantākais. Jā, ir tradīcija, var pamēģināt kaut ko, bet atgriezties un tā kā nostiprināt to tradīciju, nedaudz pamainot, gan arī runājot par kaligrāfiju, piemēram, vai par mākslu. Bija tādas kā artelis, tāds kā senātnē, jā, kā mākslinieks, viņš glezno un viņš tā kā dod savu to zināšanas, tas visu, ko viņš var, saviem studentiem kopā ar sava vārda gabalu. Tas ir viens hieroglifs, piemēram, mans ir no mana skolotāja un viņa no viņas, un tā aiziet līdz senātnei un var saprast, no kurā iet tā tradīcija. Tāda tipa tradicionālisms ir labs, kad Ķīnā te uzprasa, kāds tu esi mākslinieks, es varu teikt, es esmu tajā xuewen, sniega raksts. Tas raksts un tas sniega, ja, tad sniegs iet no manas skolotājas, jo mēs visi esam tā kā no sniega valstīm, tā teikt. Bet tas raksts, ornaments nāk jau no mana rakstura. Tad var tā teikt, tā tradīcija nāk un bezgalīgi es arī došu tālāk saviem studentiem un tā tālāk. Un tā tradicionāli viņi ir savā galvā. Un es redzēju ļoti daudz, gan arī ģimenēs, ja, runājot par tagad būs drīz jau tie svētki ķīniešu jaunais gads, ja. Visi ķīniešu jaunajā gadā atgriežas mājās. Man šķiet, ka pat ja cilvēks neko nezina par Ķīnu, par ķīniešu jauno gadu dzirdēts gan. Jo ir gan tie tēli, 12 dzīvnieki. Starp citu, vai tu zini, kāpēc 12? Pēc leģendas, protams, jā. Ir leģenda? Jā. Un katram dzīvniekam ir kaut kāda sava loma, savs raksturs, un to mēs visi zinām, un tad ir tie horoskopi. Bet, ja mēs runājam par pašiem ķīniešiem, viņi arī pieturas pie šādām tradīcijām un dievina tos dzīvniekus, ja tā varētu teikt. Jā, tad viņi uztver tos dzīvniekus kā cilvēka raksturus, protams. Tas nebūs tas zaķis vai ķīdiris. Ja? Tas būs tāda cilvēka tips vai, kā teikt, arī rakstura kustība, jo viņiem vispār ir kustības filozofija. Tas yin-yang aplis, ja par to, ja, tur viss kustās bezgalīgi. Un tā ir dzīves filozofija, tas ir pamats, ja domājot vispār par kaut ko ķīniešu. Gan arī tajā aplīti, kur tie dzīvnieki, katrs pie katra kustās, tā kā mainot savu, nebūs tīra tāda ķīģere vai vispār kā kustās ķīģeris, kāds tas ir, kāds viņš ir. Tādas
tādas raksturības ir svarīgas. Ja? Vairāk jāsasaistā ar ķermeni. Es biju domājusi, ka vairāk jāsasaistā ar kaut kādu stereotipu par šo dzīvnieku, kā viņš uzvedās, ka, piemēram, to agresīvs un kaut kā tā. Bet... Ķermenis ir atslēga vienmēr, kad mēs runājam par ķīniešu filozofiju jebkur. Jā, wow. No ķermeņa. Man tas ir atklājums. Tā bija vērts runāt par tevi. Jo es vēl parunāšu ar tevi par hieroglifiem. Tas man bija atklājums, kad es sapratu, ka viņi vispār domā savādāk. Jo tad, kad es biju nokļuvusi Ķīnā, un mums tur bija ļoti jauks kolēģis, kas mēģināja nodot to kultūru, un man tas tiešām bija tāds klikšķis. Viņš parādīja man 3 hieroglifus. Viens māja, kur mēs varam redzēt to jumtiņu, un, ja pareizi atceros, tad siventiņš tur zem tā, un tur ir vesela filozofija, kāpēc māja dzīvo sīvens, nevis cilvēks. Ja? Tad, kad tur tev ir visa tā labklājība, un ka māja ir pilna, un tā, tad viņš ir parādījis sievieti, to, ko es joprojām neesmu atkodusi, kāpēc viņa sēž uz ceļiem. Bet labi, un tad viņš parādīja man to saliktu hieroglifu, kur bija tas jumtiņš un tā sieviete. Un viņš pajautāja, kā tu domā, kas tas ir? Mana pirmā reakcija, protams, bija dzemdību nams. Un viņš teica, nē, tā ir mierpilna dzīve. Un tad es sapratu, ka to, kā viņi domā, ļoti nopietni ietekmē to, kā viņi to raksta. Jo tur ir ieprogrammēts, jo, piemēram, ja man pajautātu, kā tu saproti, kas ir mierpilna dzīve, man būtu ilgi jādomā. Viņam jau ir dota atbildi, ja sieviete ir mājas, viss ir kārtība. Dzīve ir pilna. Bet es vairāk to biju sasaistījusi tomēr tā kā ar filozofiju, ar kaut kādām rakstura īpašībām, un tagad man ir jaunais atklājums, ka tas ir saistīts ar kustībām un ar ķermeni. Interesanti. Tad ķīniešu vispār uztvere ir tas rūtiņš, hieroglifs ir rūtiņos. Tad, mēs uztveram vispār, mēs tā kā eiropieši, var teikt, lineāri. Mēs domājam. Lineāri, tā mums ir, jo tā ir gan rakstība, gan vispār kā mēs to lasam, gan vispār uztveram. Mums ir līniju saprašana par laiku bet ķīnieši domā tā kā dziļumā. Tā kā ne tā, bet tā. Dziļumā. Tunelī tā. Es sapratu. Jo viņam ir viens tas jēdziens un aiziet pie citiem. Tāpēc viņi ātri domā, jo tās zīmes ir ļoti mazas un ietilpīgas. Tad var iedziļināties ļoti ātri. Tad viņa grāmatas būs ļoti mazas. Tā kā tas teksts ir ļoti koncentrēts. Un tas pats galvenais, ka runājot par hieroglifu, katrā hieroglifā ir tas, kā teikt, uzreiz pieskāriens pie pašai senātnei. Gan arī tur 6000 atpakaļ var teikt. Tad tik tālu, jo tas hieroglifs nav mainījies. Mūsu burti ir burti. Tas ir kādreiz bija alef un kāds vēl, bet tagad ir tikai saīsināts tā skaņa un burts, un no burtiem mēs tā kā pa perlītēm sastāvam mūsu vārdus. Bet Ķīnā tas ir veseli tas tēls, un tas nav mainījies. Tas nedaudz mainījies vizuāli, bet tomēr tur visi redz to pirmo. Un tā valoda un tā uztvere ir vizuāla. Un līdz šim brīdim ir. Un tās no otras puses, kā mēs runājam par tām kustībām, viss ir kustās, viss ir pa tā apļa, tie iņ un jan apli. Mēs zinām, iekšā. Un viens kustā otru, un tas ir bezgalīgs process. Un domājot par tām divām lietām, var vispār saprast ķīnieti, kā viņš domā, kā viņš uztver visu pasauli, senātni vai mūsdienu laikus un cilvēkus, kā sevi uzvest pasauli, kā sociumā vai Mēs šobrīd esam darbnīca lidojošā otā.
sagatavotas visādas lietas, lai mēs tiktu galā ar kaligrāfiju, būs bišķiņ māģijas, bet zinu, ko es gribēju pajautāt, kas tas ir? Tas ir tradicionāls speciāls lineāls ar sūtrām, ar mantrām, lai audzinātu studentus, lai viņi labi mācās. Bet tu lasi skaistu tekstu. Šeit, piemēram, ir par persiku paradīzi. Jā. Tur, starp citu, aug ilgmūžības persiki. Jā, bet viņi joprojām to pielieto? Nu, mūsu laikos nē, bet, varbūt, nezinu, 10, 20 gadus atpakaļ vēl redzēt. Bija reāli, jā. Jo, gan arī tas arī strādā. Es nezinu. Tāpēc viņi ir, tādi ar tādiem sasniegumiem un rezultātiem. Labi. Zini, ko es tev gribēju palūgt? Ir tādas tradīcijas, ka pirms jauna gada mēs gribam iedomāties kaut kādas vēlēšanas, ieprogrammēt sevi, lai nākošais gads ir laimīgs. Vai mēs varētu ar tevi, kā pareizi pateikt, uzzīmēt vai uzgleznot? Uzrakstīt ieroglifu, kas simbolizētu laimi. Un vispār, vai ķīniešiem ir laimes filozofija? Izpratne par to, kas tas tāds? Tas ir tās pamats. Gleznojam un stāsti. Protams, ķīniešu filozofija ir liela laime, un laimes ir dažādas ļoti. Tad laime par ko? Par mīlestību laime, par ķermeņa laime, par ko? Par bērniem laime, dažāda. Jā. Tad šodien mēs rakstīsim vis tādu populārāko laimi. Tad mums jāsagatavo tušu. Tas ir tušas akmens. Jā. Tad mums jāpilnā ūdentiņu uz tušas akmentiņu. Es to nedaru, ja? Tu to dari? Daram, jā. Kopā? Labi. Jā. Starp citu, tas tušas akmens ir ļoti skaists. Jau uzreiz, redzu, jā. Un tas tušas stieniņš, jo senātnē bija tāds, ļoti skaisti jau ir mākslas darbs. Un mēs šeit bērzam, lai dabūtu mūsu tušu tādu, Vari pamēģināt? Jā, labprāt. Jūs ieprogrammēšu savu laimi. Jā. Domā par labo. Es domāju. Jo mēs tā kā koncentrējamies uz nākamo, ko mēs rakstam. Jā, un es aicinu mūsu skatītājus arī paņemt lapiņu, paņemt pildspalvu, piemēram, un pamēģināt atkārtot kopā ar mani un Jekaterinu ieprogrammēt sev laimi nākošajam gadam. Tad ņemam to tušu. Mēs šajā pusē gleznosim vai otrajā? Jā, skaistākā. Nopietni? Man pat bail sabojāt, bet labi. Laime. Es saprotu, ka ķermeņa laime ir tā galvenā. Jā, tas arī būs tā atslēga. Tad laime Ķīnā sastāv no 4 detaļām. Labi. Pirmā detaļa ir altārs. Punktiņš. Tas tā kā punktiņš, tā kā komats. Komatiņš, bet viņiem tas ir punkts. Labi. Man, protams, nesanāk tik skaisti kā tev. Sanāk. Un tad šeit būs tāds stūrītis. Un ko tas nozīmē? Tas viss būs altāra daļa. Tas ir altārs? Šeit būs. Un punktiņš. Tas ir tā kā meditācija. Jā. Relaksācija. Jā. Tās es pie altāra prasu. Par ko? Par vienu. Par vienu. Muti. Tā ir mute. Muti. Uz veselu rīsu lauku. Uz veselu rīsa lauku. Tas ir rīsa lauks. Kā mēs stādam rīsus tādos rūtiņos? Tas ir rīsa lauka. Tad par ko mēs prasam tad? Labklājību, bagātību. Mēs esam paēduši. Jā. Tā, mēģinām atkārtot, tā lai var redzēt. Tātad mums ir punktiņš, tad tāds stūrītis un stabiņš un vēl viens punktiņš. Tad mēs prasam vienu
muti uz veselu rīsu laukumu. Un tā ir laimes zīme. Lai jums bagātība, labklājība, ķīniešu un vispārīgi jaunajā gadā. Super. Paldies tev! Es varēšu tu paņemt līdzi. Jā, un tad mājās pie durtiņa pielikt. Ieejas vai izējas? Ieejot. Lai laime ienāktu. Lai laime ienāktu. Aicināšu pie sevis ciemos. Paldies! Ja mēs atgriežamies pie jaunā gada tradīcijām, tomēr. Vai viņam ir kaut kādi, kā rituāli, pieņemsim, mums parasti ir, sajiet kopā ģimene vai draugi, ir galds, ir noteikti produkti, kuriem jābūt uz galda, mēs dāvinam dāvinas, mēs sagaidām Ziemassvētku vecīti, vai viņam ir kaut kādi tādi rituāli, kuri būtu atšķirīgi un kuri būtu līdzīgi? Ķīnieši ir very rituālistiski. Jā. Jo rituāls nāk no konfuciānisma, un Konfucija tas ir kā hierarhēt un kā vispār to visu pasauli pa plauktiem sadalīt. Tad rituāli būs daudz. Un tikko vakar, tad viņi varīja tādu speciālu putru. Jā, es redzēju tavu storiju. Laba, bet laba putra. Tad no tā brīža sākas gatavošanas tam. Tā nav viena diena un viens naktis. Nē, tas ir tāds, rituāls jau sākas un tas vēl būs 17. februārim šogad. Jā, tad 2 nedēļas. Un katrā diena vajag savu kaut kādu darīšanas. Vai jaunieši arī to dara? Principā jā. Jā? Ievēro? Jā. Un gatavojas gan tā. Arī ir visādi, gan smiekli vai katru dienu, kas jādara. Jā. Pēdējā diena pirms jauna gada, kas ir jādara? Gatavot peļmeņus. Tad viņi sajiet kopā. Kāpēc viņi visi brauc atpakaļ uz Ķīnu, lai sajiet kopā? Jā. Pie apļa galda. Jā. Un tad tas pelmeņus. Jā, kāpēc tieši apļuš galds? Jā, tas ir tā ir debesis, jā. Jo aplis ir ideāla forma, un tas ir debesīs. Tur nav nekādu strīžu, tur vispār ideāla pasaule, ideāls miers un ģimene. Jo ģimene ir tas pamats. Un tad kvadrāts un būs zeme. Tad ideāla pasaule ir uz ķīniešu senas monetas, kur ir aplis un iekšā ir tas kvadrātiņš. Tad tas visā pasaulē ir vienā monetā. Jā, tas rituāls gan mēs ēdam jau. Un tur, tu zini, kā ka viņam ir griež galda un viņi padod ēdienus. Jā, jo viņiem tradicionāli, viņiem nav porcija. Jā. Viņi ēd visu kopā. No kopīgas bļodas, to cik gribēs. Katrs sev ņem. Jā. Un tas bezgalīgi, tad tas nav beidzies arī līdz mūsu. Un, protams, viņi ēd ar saviem ierodziešiem. Tas ir. Nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Ķīniešu jaunais gads tuvojas un nekāda gadījumā. Vispār, kas ir jaunais gads? Tas nav jaunais gads kā mūsuprāt, tas ir čundzie, tie ir pavasarā svētki, jo mēs sagaidām pavasari. Jā. Tas ir tā kā senātnē ir zemnieku svētki. Tā viņi sagaida, kad var jau iet strādāt laukos. Jā, tad uz ķīniešu jauno gadu ķīnieši gatavo sarkanus aploksnes, kurās ieliec monētas bērniem. Ķīniešu jaunais gads ir tāds punkts, kur ķīnieši parādā senātnē dieviem, kuri vispār redz mūsu pasauli, kā šeit viss kārtībā, viss kontrolēts, ka bērni uzved sevi labi. Ja bija sliktas atzīmes, tad jāizlabo līdz tajām brīdīm. Tad katrā ģimenē, katrā mājā, gan arī mūsu laikos būs tāds kā virtuves dieviņš, vai speciāla dievība, kurai tad būs arī tas vīrakas, gan arī kurai parādīt,
kā sekmes ir labas. Mēs visi ļoti labi pavadījām šo laiku, to iepriekšējo gadu, kā viss ir kārtībā. Gan arī ar medu var nedaudz tās dievības lupas, nedaudz, pieskarties, lai viņam būtu saldas runas, jo tās saldas runas dzirdēs vēl augšāk. Un kas notiek? Kāpēc visi kopā? Jo tā kā parādās, ka ģimene ir kopā, viss ir kārtībā, sekmes ir labas un visi ir apprecējušies un būs daudz bērnu. Jo tās visaugstākās dievības, tie puķi vai kas tur būs vēl, debesu imperatori, viņi nolēma par nākamo gadu, kā būs. Un jābūt labi. Ja kaut kas notiek grieži jaunajā gada, tas bija tāpēc, ka šajā 2 nedēļu laikā nebija parādīts, ka bija labi, ka ir labi, kā mēs visi ēdam, visi kopā, starp citu peļmeņus, gan arī zivtiņu, jo tā ir pārpilnība, daudz un bagātība, un katrs ēdiens, ko mēs ēdam, mēs. Ķīnieši. Tas būs tīri simboliski, jo katra garša arī nozīmē simboliski kaut ko. Mēs neēdam tikai paēst, mēs ēdam garšīgi un simboliski. Tie ēdienu nosaukumi ir šifri, tādi, kodi. Un tad mēs parādām, kā mums ir labi, lai mums arī dod tie dievi arī nākamo gadu labu. Un jābūs kaut kas nepareizi, tad bija nepareizi pavadīts tas laiks. Bet vai tev ir zināms, vai mūsdienas joprojām aploksnes? Tieši sērkanas taustamas, nevis tur elektroniski smuki atveras un naudiņa izkrīt. Jo tas aploksnes ir tīri bērniem. Un kaut kādu sīko naudiņu viņam var paņemt, bet parasti ir tur tāda liela nauda uz izglītību. Tad viņi krājās tas aploksnes kaut kur skapīti un pēc tam tad izmanto uz labu universitāti. Ko ķīnietiem nekad nedrīkst davināt? Piemēram, mums tur nav labi čības, nažus, ko nedavināt. Gan arī tā, gan arī lietus sargu, jo skan lietus, tās ir saules sargas, bet arī tas skan netik labi. Gan arī kaut ko ar cipuru 4. Kaut ko baltas krizantēmas nedod Dievs. Arī ķīniešu Dievs. Runājot par puķiem, var 2, 6, gan arī vajag, jo 5 vai 3 puķus, viņiem vajadzēs pāri, bet ne tikai, ne 4, tad, un ne baltas. Pieres. Gan arī, kas tur vēl, bet, kaut ko ļoti dārgu nevajag, jo viņi tā kā uztraucies, vai, ko es darīšu, un viņiem vajag tā kā darināt pretī, viņi dāvinā, principā viņi dāvina naudu, bet atvērot un parādīt, cik un kas, Tad tāds ātrie jautājumi, kur tev vienkārši jāatbild jā, nē, vai jāizvēlas viens vārds. Neuztraucies, man jautājumu sagatavot, tev atbildes nē, un tas ir labi. Tā, Ķīna viena vārdā. Ceļojums. Labi, Pekina vai Šanhaja? Šanhaja. Teja vai kafija? Teja. Nūdeles vai pelmeņi? Pelmeņi. Ielu ēdiens vai restorāns? Ielu ēdiens. Lielais mūris. Wow? Vai tomēr overrated? Overrated. Man bija wow. Templi vai debes skrāpji? Templi. Kalni vai jūra? Kalni. Pavasaris vai rudens Ķīnā? Pavasaris. Pavasaris. Puķi vai pandas? Puķi. Hieroglifi. Tas ir skaisti vai biedējoši? Skaisti. Tonāla valoda, jo viņam ir tas A vai A3 dažādi vārdi,
Izaicinājums vai prieks? Prieks. Ķīniešu jaunais gads. Troksnis vai maģija? Maģija. Sarkanis. Spēks vai stress? Spēks. Ceļot vienai. Droši vai traki? Droši. Paldies tev! Es tā sagatavoju vienu dāvanu, tu zini, es ilgi domāju, ko tādu dāvināt, gribēju kaut ko ar Ķīnu, un tad es sapratu, ka es nevarēšu trāpīt, jo es nezinu tik daudz un nevaru sameklēt tādas pareizas lietas kā tu. Tāpēc es izdarīju tieši otrādi. Es uzdāvināju kaut ko ļoti latvisku priekš mūsu Ziemassvētkiem. Tātad šeit ir svecīte, kura ir apdarināta ar ļoti, ļoti skaistiem tādiem dzelteniem, maziem dzinteriņiem. Un tad, kad viņa deg, tie dzinteriņi kā saules stariņi reāli pa visu istabu izplata to siltumu. Paldies par šo sarunu! Taču zināju par to dzintara ceļu, ko es arī pētu. Nē, trāpīju! Tagad radās ar manu otru palīdzību jauna kleita, uz kuras es gleznoju arī ar dzintariņiem. Un tā ir milzīga kolekcija, kurā sākās arī no Baltijas jūras, no Latvijas un ved uz Ķīnu. Jo tas pētījums ir par to, kā senos laikos tas dzintariņš aizgāja uz Ķīnu pie imperatora galvas. Jā. Tad man ir arī gleznas, būs laiks paradīšu. Par to dzintara ceļu. Tur sākas tas dzintara ceļš no latviešu meitenes līdz ķīniešu meitenei, jā, un top jau arī modes tāds skats, ka tur būs arī uz kleitām. Tad paldies! Domāju, ka viņi sagatavoti tiešām dzintara ceļam. Tiekamies nākošajā raidījumā ar ļoti interesantu viesi, bet paturēšu pagaidām noslēpumu, kas mums ir uzrunāts.